skaitļi. Kā pāriet no arābu pieraksta uz romiešu skaitlisko pierakstu un otrādāk no romiešu skaitliskā pieraksta uz arābu skaitlisko pierakstu. Kādi var būt skaitļi? Skaitļi paši par sevi, viņi ir tādi, kādi viņi būs. Var mainīties tikai pieraksts, kā mēs viņus pierakstam. Šodien apskatīsim arābu skaitlisko pierakstu, romiešu skaitlisko pierakstu. Vēl eksistē noteikti eģiptiešu skaitliskais pieraksts, ķīniešu skaitliskais pieraksts, un ir vēl arī citi, kurus jūs varat sameklēt un atrast informāciju internetā. Kā veidojas romiešu skaitļi? Romiešu skaitļiem pamatā tiek apzīmēti kā ar burtiem. Viennieks I lielais burts, piecinieks V burts, desmitnieks X burts. Pirmais desmits tiek izmantoti tikai 3 simboli, lai izveidotu visus vajadzīgos skaitļus. Vairāk simboli netiek izmantoti. Ir savi noteikumi, kā tas tiek darīts, par to vēlāk. Tālāk nākošais tiek jau veidots cipars 50, 100, 500, 1000. Pēc tam ir savi nosacījumi, kā veidojas nākošie. Lai varētu atcerēties, ar kādiem burtiem un kā vieglāk izveidot nākošos 50, 100, 500 un 1000, jums būs vajadzīgs šāds izteiciens. Atceraties viņu kā pantiņu. Liela cūka dārgi maksā. L būs 50, C 100, D 500 un attiecīgi M 1000. Daži noteikumi, kas ir vajadzīgi, lai varētu pareizi ievērot un nepielaist rupjas kļūdas tieši romiešu pierakstā. Tātad kā pāriet no arābu pierakstu uz romiešu pierakstu? Skaitlis 9. 9 ir mazāks par 10. Desmitnieku mēs apzīmējam ar X-u, bet tā kā mums vajadzīgs ir mazāks, mēs vienu noņemam no 10. Mums izveidojās 9. Tas būtu, piemēram, šādi. Savukārt, ja jums būtu vajadzīgs 11, 11 ir par vienu vairāk nekā 10, tad jūs rakstītu X un liktu viennieku aiz viņu pēc tam. Tādā veidā izveidotos saskaitot 11. Ja jums ir skaitlis 120, kā piemērs, sadalot pa šķirām man ir 100 un 20. 100 mēs pierakstam kā C burtu un 20 kā 2 desmitniekus, XX. Tā, piemēram, skaitli 2115, sadalot pa šķirām man ir 2000, 100, 110 un 5 vieni. Jādomā, kā pierakstīt katru šķiru. 2000 pierakstam kā MM, 100 ir man C, desmitnieks ir X un piecinieki pierakst kā V, tāpēc izveidojas šis pieraksts. Tagad runāsim, kā no romiešu pieraksta pāriet uz arābu pieraksta. Lieta ir ļoti līdzīga. Šeit man ir izveidojies XCIV. Man ir skaitlis X, kas būtu desmitnieks, bet pēc viņa sako lielāks, tātad patiesībā no C, no 100 es atņemu 10. Man izveidojas 90. Tālāk sakārtos man sako I. Ja nebūtu V, es teiktu, ka ir 91, bet pēc viennieka sako atkal lielāks, tad no V atkal ir jāatņem. Jo drīkst atņemt tikai vienu simbolu. Svarīgi. Tātad izveidojas 94, jo no piecinieka atņemot vienu man ir 4. MMXVIII. MM man izveido 2000. Skaitli, kas apzīmētu 106 šeit neredzu, tāpēc rakstīšu 0. XV būtu tikai 15, bet XV un vēl 3 viennieki. Pēc V man nozīmē to, ka tomēr man ir 18. Tāpēc 2018. Tā kā šis gads. Interesanta informācija. 3000, kā noprotam, var pierakstīt kā MMM. 4000 ar 4 M burtiem pierakstīt vairs nedrīkst. Tāpēc rodas jautājums, kā tad var pierakstīt 4000. Un te parādās interesanta lieta. Ja pašu četrnieku pierakst kā IV, tad taisni to, ka tie 1000 parādās svītra augšā. Tāpēc 5000 tas jau būtu V ar svītru augšā. Komentāros es gribētu, lai jūs uzrakstat, jūsuprāt, kā varētu apzīmēt miljonu. Treniņš. Treniņā jums ir 4 piemēri, 2 arābu skaitļi un 2 romiešu. Romiešu skaitļiem jums ir jāpāriet uz arābu pierakstu, no arābu pierakstu uz romiešu skaitļiem. Uzlieciet video uz pauzi, izdariet un pēc tam salīdziniet, kāda ir atbilde. Tātad pareizās atbildes
ir sekojošas. Šeit ir 24, 798, šeit būtu jāpieraksta MMM, DLXV, savukārt šeit būtu atkal DCCC un II. Paldies par uzmanību, ceru, ka jums tapa skaidrāk, kā tas viss ir darāms, un gaidiet nākošo video.